Labvakar! Prieks jūs visus redzēt šajā mūsu piekdienas zumā. Šodienas tēma mums gana tāda nopietna par aknu un ar visu ar aknu saistītajām dažādām problēmām. Centīsimies arī viņas apskatīt, tāpēc arī droši izmantojiet čati, rakstiet arī, kas jums ir kādas problēmiņas, jā. Jo droši vien, ja esat šeit, tad esat pazīstami droši vien ar kādām aknu problēmām un meklējiet šos risinājumus, un par to arī liels prieks. Jā, ierakstiņš būs, tiešām būs, jā. Tā kā tiem, kam interesē, droši arī piesakieties uz ierakstu, varēsiet arī viņus saņemt. Akna. Akna tas ir īstenībā tāds ļoti nozīmīgs orgāns, arī svarīgs, arī pēc masas ļoti svarīgs, jo viņa arī ir, manuprāt, ka vissmagākais orgāns pēc svara. Un ne par velti arī akna īstenībā tiek uzskatīta par mūsu organisma karalieni. Un ļoti pamatoti, jo akna veids ļoti, ļoti daudz dažādas funkcijas. Parādās pat publikācijas kā 500 dažādām funkcijām, kas būtībā mūsu prātam ir neaptverami, ko dara viena vienīga mūsu akna. Ja, tāpēc sava akna mums ir jāiemācās sargāt, lai mēs viņu nenovestu līdz problēmām, un tad, ja kāda problēmas tomēr ir radušās un neesam varbūt pietiekoši sekojuši līdz savas aknas stāvoklim, tad, protams, jāmācās ar viņam tikt normāli, dabīgi, saudzīgi galā. Jo akna ir interesanti arī ar to, ka tas ir orgāns, kuram nekā ar ķīmijas palīdzību praktiski palīdzēt nav iespējams. Jo jebkuri medikamenti, kas ir ķīmiskas vielas, aknai viņas ir jāfiltrē, jo akna filtrē mums asinis, tas ir mūsu lielais filtrs, un ja mēs lietojam jebkādu ķīmisku vielu, kaut kādu preparātu, medikamentu, ja, lai kas tas būtu, aknai ar to būs jācīnās, un viņas stāvoklis vēl vairāk pasliktināsies. Tāpēc tas ir orgāns, kur tiešām ir jāmācās ar tabas vielām uzturēt un arī atveseļot, jā, uzlabot viņas stāvoklis. Tāpēc mums šīs dienas zooms. Uzlikšu jums arī nelielu šārīti. Jūs arī redzat šeit, pasakojot līdzi. Tā, noņemšu jums nost šo, lai netraucē. Jā, akna tātad ir mūsu lielais organismu filtrs. Akna un nieres caur diviem šiem orgāniem pamatā iet caur nieriem ūdenī šķīstošo toksīnu filtrāciju un caur akni tātad taukos šķīstošo toksīnu filtrēšana. Šeit nedaudz arī varat redzēt pašu aknas uzbūvi, lai tā priekšats veidotos, ja akna ir tad caurausta, gan tur ir venozās asinsvadi, gan arī arteriālās asins un asinsvadi. Tāpat akna ir tālāk jau aiziet žultsvadi no aknas, ja, un pa žultsvadiem un žultspūslī glabājās šī žults, ko akna izdala, un tālāk šī žults mums ietek 12 pirkstu zarnām, visā gremošanas sistēmā, tātad pievienojās un arī piedalās gremošanas procesos. Un par aknas funkcijām, ja runā, tad šeit jūs redzat tādas pašas svarīgākās, kā jau teicu, īstenībā viņa veids tuvu pie 500 dažādām funkcijām. Tāpēc viņa mums ir tik nozīmīga. Ja akna būtībā aiziet pa pieskari, kā saka, aknā rodas kādas problēmas, ja, tad to jūt visu organismu kopumā, jo viņa tiešām ir saistīta ar visiem orgāniem, visciešāk būtībā saistīta ar aizkuņi un visu mūsu gremošanas sistēmu. Tad te jūs arī redzat, teiksim, ka visa asins filtrācija iet caur aknu, toksīnu izvadīšana, ja notiek tālāk caur žultsvadiem, ja caur žultu tiek izmesta laukā visi šie nevajadzīgie toksīni, un tas viss arī aiziet caur gremošanas sistēmu laukā. Arī enerģijas depo. Akna ir mūsu lielā enerģijas depo. Tad arī, ja ir nogrumi, nespēki izteikti, ja tādi, tas ļoti bieži saistīts ar aknas stāvokli, kad aknai jau vairs nav tas ideālais stāvoklis. Jo aknā tad glikogēns tiek ražots, šīs enerģijas rezerves tiek noliktas un veidotas. Akna mums arī piedalās dažādu vitamīnu un minerālu un arī hormonu ražošanā. Tāpat viņa kontrolē arī tauku šķelšanu, kas ir ļoti svarīgi, īpaši jau tiem, kam ir liekais svars, bet, protams, visiem tas ir ļoti svarīgi, jo viss tauku šķelšanas process notiek pateicoties aknai. Viņa tātad ražo šo žulti,
un žults žults tālāk arī piedalās tauku šķelšanas procesā. Ja, tātad, ja nav kvalitatīva žults, ja nav akna, kas izdala kvalitatīvu žulti, tad attiecīgi būs problēmas tauku šķelšanu un krāsies šis liekais svars veidosies. Tāpēc arī šeit pie liekā svara ir noteikti jāstāsta, kas notiek ar aknu. Kā mēs to varam noteikt? Ar aknu ir interesanti, akna nesāp. Ja, un tā nav, nevar tā pateikt, teiksim, tur nierītas, viņas velk, viņas sāp, ja tur, teiksim, zops mums sāp, mēs zinām, ka tad kaut kas tur viņa nav kārtībā, ja, bet ar aknu tas nav tik vienkārši. Sāpes, vienīgais, ko mēs varam just sāpes, tas ir žultsceļos. Žultsceļos vai žultspūslī, ja, tur ir nervu gali un tur var sajust šīs sāpes vai tādu nepatīkamu spiedošu sajūtu, ja, bet pati akna kā tāda, tur nav nervu galu un tur neko sajust nevaram. Bieži var būt arī tā, ka cilvēkam ir akna jau ļoti nopietni bojāta, bet viņš to nemaz nezina un nejūt. Ja, sāk just tikai tad, kad jau ir tiešām parādās tādas nopietnas problēmas. Jā, tātad kontrolēt tauku šķelšanu, ražo žulti, kas ir mūsu viena no galvenajām gremošanas sulām. Jā, tātad sintezē olbaltumvielas, hemoglobīnu un dažādus hormonus. Arī izstrādā holesterīnu, kas arī ļoti svarīgi, teiksim, kam ir problēmas ar holesterīnu. Tur arī jāņem vērā, ka tieši akna mums ražo 80% visa holesterīna organismā. 20% mēs uzņemam ar pārtiku. Teiksim, no pārtikas jau tiek uzņemts, bet pārējo tad 80% ražo akna. Ja tur kaut kas nav kārtībā ar to visu procesu, holesterīnu tur ir palielināts vai kaut kāda zema blīvuma ir palielināts, ja, tad tas arī viss ir saistīts ar aknas darbību. Izstrādā arī pigmentus uz ādas, teiksim, lai āda būtu normāli, ja veidojas uz ādas pigmenti, tas arī tāds jau radītājs, kad akna ir bojāta. Un arī fermentu sintēzē, ja daudz fermentu sintēzē arī piedalās akna. Protams, aizkuņģis, ja, bet aknai arī šeit ir liela loma. Tātad redzat, ka, praktiski visos procesos mums akna piedalās, ja, tāpēc... Jā, un droši arī varbūt uzrakstiet čatā, ar kādām jūsu problēmām esat saskārušies, kādas jums, teiksim, ir bijusi varbūt aknu problēmas, ko esat sajutuši, varbūt esat tikuši jau galā, varbūt vēl meklējat šīs atbildes un risinājumus, tā kā droši uzrakstiet, lai mēs arī varbūt vairāk saprastu, uz ko to akcentiņu likt. Jā, teiksim, pastīšos pie reiz arī čatu. Jā, tātad pašlaik jautājumu mums nav, ja, bet droši rakstiet arī savas lietiņas, kas jums tieši. Ko jūs domājat, varbūt, kas ir ar aknu saistīts, ja tūlīt arī parādīšu jums tos simptomus, kas liecina jau par aknas problēmām. Jā, šeit jūs redzat, ka dzeltenīga āda, protams, tas jau ir nopietni, ja teiksim, ievada dzeltenīga āda un acis, tur jau ir nopietnas problēmas. Bet tādas, teiksim, slēptākas varbūt ir vēnu problēmas. Daudz cilvēku varbūt arī to tā kā pat nesaista ar aknu. Bieži vien vēnu problēmas, varikozās vēnas, arī hemoroīdus, bet arī tur aknā ir sava loma un arī viņa šajā visā procesā piedalās. Tāpat arī ļoti izteikts jau teicu vājums, nogurums, jo akne mūsu enerģijas depo lielais smagums labajā sānā, ja, teiksim, paribē. Ja, zem ribām labā pusītē ir tāds smagums vai kaut kāds nepatīkamas sajūtas, tas ir ar žults ceļiem saistīts. Uzbudināmība, dusmas, arī nervu sistēmas tādi, traucējumi, teiksim, tā lielā mērā bieži ļoti ir saistīti ar aknu. Pigmentu pleķi jau minēju, liekais svars arī jau pieskārāmies, spiediena paaugstināšanās, ādas problēmas, dažādas tādas neizskaidrojamas niezes, kad nekas tur īpaši nav uz tās ādas, bet tāda nieza. Jā, un tā nopietni niez, arī sliktas dūšas, vemšanas var būt, jā. Ritiņi, varbūt tev arī, es zinu, ka tu esi ļoti daudz ar akniņu saskārsies un arī strādājis, kādi tev vēl ir tie novērojumi, kādas vēl var būt šīs tādas simptomi, kas mums par aknu liecina? Labvakar. Teiksim, pareizi jau tu, Vinetiņš, saki, ja, kad aknai nav nervu galu, aknā pašā iekšā, jā, un akna, teiksim, nesāp, jā, bet, ja, teiksim, cilvēkam ir sāpes pēc ēšanas un tāda smaguma sajūta ne tikai tajā labajā paribē, jā, bet tā kā ar nieriem tā kā viss ir kārtībā, jā,
cilvēks zina, it kā nieres nesāp, bet ja parādās tieši pēc ēšanas arī tā sāpīte tā kā mugurā un tur, kur apmēram ir nieres, ja, tad caur nierēm akna dod to signālu, ka viņai kaut kas ir pat traku, ka viņai ir kaut kas pa daudz. Citādi mēs to signālus tā kā nevaram saņemt. Kā tu teici, jā, tie ir arī žultceļi, ja žults nepietiekoši varbūt izdalās, ja žults sprūst, žults ir sabieznējusi, tas jau arī liecina par aknas darbības traucējumiem, jā, jo pati pa sevi žults, jā, viņa tā kā diži, nekas tur tā kā nevar notikt, jā, bet arī žultsakmeņu veidošanās un viss tas pārējais, tas ir saistīts, ļoti saistīts ar pašas aknas darbību. Un, protams, ar to, ko cilvēks ēd, kāds ir ūdens dzeršanas režīms, jā, un kāds ir vispār tas līdzsvars, jā, starp ūdeni uzņemšanu, jā, kādos laikos uzņem, un starp to, kā viņš cilvēks ēd. Bet kas attiecās uz, teiksim, tādām lietām, kā akna var būt arī, pilna ar liekēžiem. Un te ir tas jautājums, jā, kad to konstatēt ir ļoti un ļoti grūti, un par cik mums ir tādas aparatūras, kas strādā uz šo biorezonances vilni un nosaka, teiksim, jā, tādas parazitārās formas pēc šī olbaltuma viļņa, jā, tad smagākie parazīti aknās arī rada vislielākos bojājumus. Un jūs varbūt atceraties, pirms pāris gadiem, jā, bija tāds liels tracis, jā, ka sievietei, jā, konstatēja un izgrieza ļoti lielu daļu aknas, jā, jo tur bija ehinokoks, jā. Tur var būt ehinokoki, tur var būt aknu sūcēju tārpi, ko dabū no zivīm ļoti bieži, jā, opistorhas sūcēju tārpi, tad aknu, tā ir 7. klases, jā, zooloģija, jā, tur var būt arī lielopa, jā, no lielopa sūcēju tārpi, ko mēs varam inficēties no lielopa aknām un lielopa, teiksim, tur var būt vienšūņi, ļoti daudz var būt arī vienšūņi, jā, tās pašas lamblijas un tās pašas ameibeidīgās, jā, tās vienšūņi, jā, viņi ir vairākas sugas, jā. Lamblijas mums ir vienas, teiksim, bet šo parazītu darbība ļoti, ļoti, ļoti grauj aknas darbību. Paldies, Riteņ, jā. Un teikt vēl par viņiem arī bišķīt pieskarsimies, lai saprastu, kas tie tādi un ko viņi mums nodara. Un te jūs arī, teiksim, arī varat redzēt, Riteņ jau lielā mērā nosauca lielu daļu, teiksim, no tā, kas bojā mums aknu, jā, tad viennozīmīgi tā ir pārtika un dzērieni, ko mēs ēdam un dzeram, ja te jūs arī variet lasīt, es neatkārtošu, ja, kas tieši, ja, ko noteikti nevajag. Tāpat arī medikamenti, kā jau minēju, jebkuri medikamenti aknai ir toksiski, jo viņi ir jāizfiltrē. Jā, viņi nonāk asinīs šie medikamenti, un tas visas asinis, šeit svarīgi saprast, ka visas asinis, kas mums organismā ir šie 5 litri, ja, tas viss nemitīgi iet caur aknu un tiek filtrēts, jā, ļoti daudz reizes dienā. Akna vidēji dienā izfiltrē 2000 litru asiņu, tātad entās reizes tie 5 litri tiek visu laiku filtrēti caur aknu, un, ja, teiksim, tiek lietot kādu medikamentu, tad akna ļoti cieši no tā. Un daudziem medikamentiem pat ir uzrakstīts, ka viņi ir hepatotoksiski, tas nozīmē, ka viņi ir vispār supertoksiski priekš aknas tieši, jā, hepato nozīmē akna. Tā kā alkohols viennozīmīgi sēd un izšķīdina aknu šūnas, ja, tātad smēķēšana un citas indas, ko mēs arī caur elpceļiem uzņemam, viņi arī tāpat nonāk asinīs, ja, šīs indas un toksīni, un atkal tiek filtrēti caur aknu. Un pirmkārt jau tāpat antibiotikas, ja, bieži vien arī cilvēkiem jau pēc viena kursa, nopietna tāda antibiotika kursa, arī var sākties aknu traucējumi. Infekcijas dažādas, jā, un ko jau Rita minēja, šie visi parazīti, vīrusi, baktērijas, sēnes, jā, tie ir, ļoti nopietnas drauds mūsu aknai, un viņi tur mēdz dzīvot, un viņi tiešām rada nopietnas problēmas. Jā, tā kā te jūs jau redzēt, uzskaitīt trematodas, lamblijas, fasciolas, ehinokoki, toksakaras, no vīrusiem, hepatīta vīrusi, jā, daži no jums arī jau rakstīja, kad ir pārslimots bērnībā Botkins, jā, tas ir hepatīta vīrus, jā.
Tā kā arī streptokoki, cita megalovīrusa, arī tas, kas tos pleķus uz ādas, ja šī vitiligo slimība arī saistīta ar vīrusiem. Nekā šeit ir nopietni jāstrādā arī ar šiem, kā es viņus saucu pa mošķiem, ja, vienā vārdā, kā viņus visus apkopot. Un tad, protams, ir stress, viennozīmīgi stress bojā visus mūsu orgānus, un akna nav izņēmums. Tātad arī zarnu trakta darbība. Akna ir ļoti atkarīga no tā, kas ir zarnu traktā. Jo kā jūs domājat, kā tad, teiksim, visas šīs indes, viss, teiksim, tas nevajadzīgais, kā tad viņš nonāk līdz tai aknai? Kādas ir jūsu domas? Es jau lielā mērā pateicu priekšā, bet kā jūs domājat, kā tas viss nonāk pie mūsu aknas? Nu, kā tur tiek aknā kaut kas tur? Nu, labi, mēs tur ieelpojam kaut ko vai apēdam to, ko vajag. Kā tas tālāk nonāk pie mūsu aknas? Ko dacīt? Asinsvadiem. Palēt, liet, asins filtrē. Nu, vienīgais, mums jau visādi tur zarnu cieniņā, viņi arī pāriet asins. Šito es arī gribēju. Paldies, tev. Ļoti pareizi pateikt, tieši zarnu trakts, tātad ir tas primārais, ja? Jo mēs ja kaut ko apēdam vai kaut ko, teiksim, iedzeram ne tādu, vai arī šie paši visādi tur parazīti, dažādas sugas, ja tas pamatā viss jau nonāk no zarnu trakta pie aknas, jā. Nu, citos veidos arī tur kaut kā vēl var nokļūt, bet pamatā... Nu, vēl es varu pateikt ļoti precīzi, ja, ir tas, ka caur asinīm, ja, bet arī līmfatiskā sistēma, kas arī ir mūsu kanalizācijas sistēma, viņa arī ietek vienā no tām vēnām, kura tūlīt iet uz aknu. Jā, tad arī caur limfātisko sistēmu, jā. Jā. Bet pamatmāsa jau tomēr nonāk no zarnu trakta, vai ne? Kā tur ir? Sandriņa, daktarīt, pastāst mums tā plašāk, kā tur notiek viss tā lieta, ja tu vari pieslēgties. Sandra Penķiša var pateikt kādu vārdiņu? Neredzu tevi gan. Tev mikrofoniņš nav ieslēgts. Laikam neko vairāk tā gudrāk nepateikšu, kā jūs visu pateicāt. Tā jau ir. Tā tieši arī ir, vai ne? Ka pamatā caur zarnu traktu un tad arī no limfātiskās sistēmas mums visi tie mēsli nonāk pie aknas, ja? Un tāpēc īstenībā tik ļoti, ļoti svarīgi ir domāt, nu, kas mums tajā zarnu traktā tur ir. Ja? Vai mums tur ir kārtība, vai mums tur ir kaut kas ne tas, kas tur vajadzētu būt, ja? Un es arī bieži rādu šito bildīt, daudz, kad droši vien gājuši manos dažādos maratonos, jau viņu zina šo teiksim, tā arī var redzēt, teiksim, piemēram, ja, nu šī gan ir resnā zarna, ja, bet, nu, principi jau nemainās arī citur zarnu traktā, piesārņojums, ja viņš ir, tad attiecīgi, nu, tas viss, tas piesārņojums arī nonāk galu galā asinsritē. Bet tikai tad, ja tur ir caurumotās zarnas, kā saka, ja zarnās ir, teiksim, šīs zarnas cieniņas jau ir bojātas, tad tas viss arī nonāk asinsritē. Jo, nu, ir jāsaprot, ja kas tajā zarnu traktā būs, tas arī pēc tam parādīsies asinsrites sistēmā. Un ja šāda zarnu trakta cilvēkam ir, kā jūs tajās bildīties redzat, tad tur viennozīmīgi jau arī zarnu gļotādas ir bojātas, viss tā, teiksim, un tā caurplūsma, ja tur jau notiek, ja, un asinīs nonāk tas, kam tur nav vispār jānonāk. Jo normālā variantā asinīs uzsūcās tikai barības vielas, dažādi caur zarnu bārkšņām, caur maziem asinsvadiņiem, ja kapilārņiem nonāk barības vielas. Un nekas tur cits nenonāk asinsritē. Bet, ja teiksim, zarnu trakts jau ir šāds, tur viss arī gļotāds ir bojāts, jau tur ir droši vien arī saucamais caurumotais zarnu trakta sindroms, ja, vai kairinātais zarnu sindroms, tur dažādas jau lietas notiek tajā zarnu traktā, un tad jau tur viss, kas tur nonāk tajās asinīs, nāk ar visu to arī strādā un cīnās un cenšas visu to atfiltrēt. Un ļoti arī no tā viss arī cieši. Tā kā, jā, kas mums vēl viss mēs izrunājām, zarnu trakta darbība, jā. Un, jā, zarnām jābūt tīrām, lai atslogot asinsritu un nieres, jā. Ja nebūs kārtība zarnu traktā, tad mēs arī nekā nedabūsim aknas un nieres kārtībā. Tas arī jāsaprot, ka vienmēr viss ir jāsāk ar to, kad skatāmies, kas mums notiek zarnu traktā. Ja tur kaut kas burkšķ, čurkšķ, tur visādas gāzes, tur veidojās, tur spiež, tur visādas diskomforts ir zarnu traktā, ja. Tas viss vai jau nedod Dievs kaut kādas jau visādas diagnozes ir izveidojušās, jā, visādi tur kolīti un citas lietiņas, jā. Tad jau skaidrs, kad ir jāsāk ar zarnu traktu. Tas viss ir jākārto zarnu traktu, un tad arī mēs atslogosim aknu un nieres, un viņām būs vieglāk atjaunoties. Jo organismā arī
ir tas svarīgi saprast, ka mūsu organisms ir ļoti tāds atjaunoties spējīgs pats, jā, viņš pašatjaunojās. Un, ja runā par aknu, viņa vispār ir ļoti tāda, milzīga pašatjaunošanās spēja viņai ir. Viņa varbūt pat līdz 30% jau bojāta, bet viņa var atjaunoties. Tā kā vienkārši ir jāstrādā ar to un var panākt normālu aknu. Jā, tā kā, protams, tam paiet laiks, ir jāiegulda pacietība, nervi un līdzekļi, jā, un jābūt tādiem tiešām aktīviem un jāstrādā ar savu aktiņu. Un te mēs arī varam redzēt, tad, kā mēs varam palīdzēt tai akniņai. Saprotam, ka bojāt viņu var visu kaut kas, un pamatā to mēs visu nodaram paši. Paskatās, kas tad bojā aknu, teiksim, no ārpuses maz kas, jā. Vairāk ir tas, to pārtiku jau mēs paši apēdam, jā, kaut kā to, ko nevajag, jā, tos dzērienus, tādas iedzeram mēs paši, medikamentus lietojam, ja lieto kāds, tad lieto pats, jā. Tāpat viss cits lietiņš šeit nav īstenībā lietu, kas kaut kā, neatkarīgi no mums, no mūsu dzīvesveida, kaut kā iekļūt mūsu organismā. Varbūt vienīgi parazīti, bet arī tur ir ļoti svarīgi saprast, ka tas mūsu uzdevums nodrošināt šo aizsargu barjeru organismā, normālu, ievērot profilaks pasākumus un arī domāt, ko mēs ēdam, ja? lai šos nepieļautu, ka viņi mums ienāk organismā, un arī fermentīvo sistēmu uzturēt spēcīgu kuņģa sulu. Kvalitatīvi, ja, lai šie visi mošķi ienākot aizietu bojā un nenonāktu mūsu asinsrites sistēmu, un arī zarnutraktu uzturēt kārtībā, lai, teiksim, visas zarnutraktu cieniņas būtu tādas, kā viņām jābūt, un lai šie patogēni arī nespētu pārvietoties tālāk kaut kur, jā, un pāroties pa visu organismu. Tā kā jā, viss ir no mums pašiem atkarīgs šeit, jā. Te nav nekas tāds, kas to aknu varētu mums nobojāt, kaut kur no ārpus kāds cits, jā. Tāpēc arī to atjaunošanu, tas patiesībā viss ir jāveic mums pašam, tad jāmaina šī sava ēšana, tas ir ļoti svarīgi, jā. Ūdens, tas ir pamats, jo atceramies, man nav tā slēdziņa šoreiz par to pH līmeni, arī aknai ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu ražot kvalitatīvu žulti. Ir jābūt normālam pH līmenim organismā. Jā, teiksim, starp šūnu vidē jābūt normālam pH līmenim, lai visi šie normālie procesi notiktu organismā vispār. Un tā skaitā akna varētu strādāt. Bez normāla pH nekas nebūs. Akna nevarēs ne tur hormonus ražot, ne fermentus, ne aizkuņas ražos fermentus. Nekas nenotiks gremošanas procesos bez pH sārmaiņas vidas. Tāpēc ir svarīgi dzert ūdeni. Ūdeni dzert sārmainu, jā, kur, teiksim, ir šis. Mēs jau teiksim, arī paši liela daļa zina, ka šeit ir cilvēki, kas jūs lietojat jau korālu maini, ja, kas ir sārmains ūdens katru dienu, ikdienā. Mēs viņu liekam tie ūdentiņi un lietojam labu sārmainu ūdeni. Tā kā par to ir ļoti jādomā, ja. Kas mums vēl tā tad ēšana ūdens. Protams, kā teicu, ierobežot un domāt, vai tiešām tie medikamenti ir jālieto. Ja viņi ir jālieto, tad noteikti ir paralēli jālieto dažādas dabas vielas, kas pasargā no šo medikamentu kaitīgās ietekmes. Jā, un ļoti bieži tā, ka medikamenti nemaz nav tik ļoti vajadzīgi, vienkārši ir jākārto kaut kādas citas problēmas, viņas ir jāsakārto, lai tie medikamenti nebūtu jālieto ilgstoši. Ja? Ja tur īsu brīdi lieto, tas varbūt nav tik katastrofāli aknai, kaut gan viņi arī var ciest ļoti tādos īslaicīgos kursos, ka medikamenti tiek spēcīgi medikamenti lietoti. Jā, bet, ja cilvēks ilgstoši lieto kaut kādas asinsspiediena zāles vai kaut kādas tur vēl kaut kādas visādas zāles, ja, ko tik neizdomā lietot, bet nerisina problēmu un lieto viņas ilgstoši, akna ļoti cieši. Un problēmas pēc tam ir daudz lielākas nekā tad, ja cilvēks, kā viņam bija pirms tam, jā. Tāpēc par to ļoti jādomā. Problēmas ir jāatrisina, un visas problēmas var atrisināt. Vienīgi varbūt ir ļoti smagas jau onkoloģijas, kas tur jau pēdējā stadijas, bet principā jebkuras problēmas ir risināmas normāli. Ar dabas dažādiem līdzekļiem, un tas ir jādara, nevis visu mūžu jāsēž uz kaut kāda medikamenta. Jā, tā kā tas ir jāsaprot, ja tādā veidā mēs piebeidzam savu aknu. Kustības vingrojumē šeit ļoti svarīgi ir, piemēram, ja problēmas ar žultas ceļiem tieši, dažādas tur diskinēzijas, ja tur sašaurinātu žultas ceļu un visādi žultas atteces traucējumi. Tur ļoti svarīgs arī kustības un vingrojumi. Jā, tev tur itiņ gribēja kaut ko teikt, jā? Pēc mikrofona viņš ieslēdzās tā.
Nu, jā, vingrojumi īstenībā ļoti daudz šobrīd pieejami internetā, bet, protams, skatieties tādus, kas ir tiešām, kur profesionāli dakteri to pasniedz, jā, nevis tur varbūt tādi cilvēki no malas ir ļoti daudz labu vingrojumu. Daktars Jevdokīmenko, ir arī Šišoņinam. Nu, daudziem dakteriem, teiksim, Latvijā es mazāk, es pār nezinu, jā, es zinu tikai Krievijā, krieviski pieejami dažādi vingrojumi tieši žultsceļiem, žults atteces uzlabošanai, ja, viņi ļoti labi strādā. Jā, un ļoti daudz var panākt arī ar šiem vingrojumiem tieši pie žults atteces. Nu, viņi vēl praksē cilvēkam, ja viņam ir tomēr tajā labajā paribē, ja ar tiem žultceļiem ir kaut kāda tā problēmiņa, tad mums jāatceras, lai žults pietiekoši izdalītos, lai viņa nebieznētu, ja? Tā tad jādzer pietiekoši daudzums ūdens, un vēl ir, ja tā žults tomēr ir biezāka, ja? Ko mēs varam darīt, Vinetiņa iedzer ūdeni, žults būs viskozāka, ja? Un tad var vienkārši arī pasildīt. Žulti, ja, šo paribi, teiksim, ja, var sildīt, ja, un tad žults paliks viskozāka un izdalīsies. Un ja tā ņem, ja, tad arī var uzspiest, ja, uz to vietiņu, kur žults izdalās, ja mēs 3 pirkstiņus zem nābiņas, 3 pirkstu resnumā, ja, zem nābiņas noskaitam tātad 3 pirkstiņi, ja, un tad 3 pirkstiņu platums ir uz labo pusīti, un ja tur uzspiež, un ja tur ir tāds sāpīgs punkts, tātad žults nevisai labi izdalās, ja? Tā kā uzspiežot, ja, mēs arī mehāniski, ja, varam tomēr uzspiežot dabūt to, kad tas kanāliņš, tā atverīte verās vaļā un tā žults izdalās. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, lai žults izdalītos un piedalītos gremošanas procesā. Jā. Tas, ko tu teici, īstenībā, es arī nesen skatījos ļoti labi vingrojumi. Gan tagad no galvas neatceros, kas par dakteru bija, bet variet man uzrakstīt, kam interesē ar tenisa bumbiņu, teiksim, kad arī notiek tā masāža, kad masējam visu šo zonu, jā, arī, teiksim, tur arī tā virzās, un tieši kā tu teici, no tās vietiņas tur sēkot, un tad uz sāniņu, ar to tenisa bumbiņu vienkārši uzspiežot visu laiku un pieturot. Un tur tāds speciāls kompleksiņš, kā viņš tur lēnām virzās, un arī ļoti labi tieši to žults atvecs regulē. Jā, tā kā. Var arī, protams, ar roku to darīt, jā. Ar bumbiņu it kā tā ir mīkstāka, jā, un tā maigāk varbūt. Tā kā, jā, viss šīs lietas jau senči mums īstenībā sen ir zinājuši, un viss šīs metodas, viņas jau ir gadsimtiem pazīstamas, jā, tas nav nekas jauns. Tas, ka mums varbūt tas līdz šim nav nācies to dzirdēt, jā. Tas nenozīmē, ka tas viss jau nav sen pazīstams, jā. Un kas mums vēl? Tātad jāsakārtot pašu žults pušu darbību ir ļoti svarīgi, jo vispār, lai tā žults pareizi izdalītos, Rita jau tikko teica, tad svarīgs ir šis ūdens, jā, dzert normālu ūdeni un sārmainu ūdeni pie tam, jo žults ir ļoti sārmaini, un organisms vispār spētu saražot tik sārmainu šķidrumu, jā, nu viņam, kaut kuriem tas sārmainu jāņem, jā, teiksim, ja viņam nav šo sārmainu minerālu, arī lietot sārmainu minerālu, ikdienā, jā, un ar šo sārmaino ūdeni, kurā ir šie sārmainie minerāli, lai būtu no kā vispār to žulti ražot, jā, šo sārmaino žulti, jo žults ir viss sārmainākais, tā kā tāds šķidrums visā mūsu organismā. Un ļoti svarīgi šeit ir arī, kas tāda mikrofonis, kamera būtu ir, kas nerunā. Jā, mēs pat izslēgt, bet es laikam nevaru tā. Un vēl ir ļoti svarīgi īstenībā, lai žults kvalitatīvi izdalītos, ir vajadzīgas taukskābes, jo žultskābes ražojās no taukskābēm. Un līdz ar to, ja cilvēks ļoti baidās no taukiem, ja, un vispār, un kā ļoti bieži, diemžēl pasaka, ka nedrīkstēs taukus, ja ir aknu problēmas, ja, tas nebūtu īsti tā. Nedrīkst ēst piesātinātos taukus, kaut kādus transtaukus, ja, kas ir ļoti kaitīgi, bet nepiesātinātās taukskābes mums ir ļoti, ļoti vajadzīgs, ir īpaši omega-3 taukskābes, ja, jo no tā tieši tiek ražota mūsu žults, ja, un taukiem ir jābūt uzturā, kā nerafinētās eļļas, kā avokādo, ja, kā treknas ziltiņas, visur, kur ir omegas iekšā, jo bez tā mums neizdalīsies žults pareizi, ja, un noteikti, protams, tad ir arī tālāk jau šis process, kad ir jāstāsta, kas tur notiek ar šiem mošķiem, jo tie mošķi ļoti var traucēt tieši to žults atveci. Viņi var dzīvot tajos žults vados,
Es īstenībā pati tam izgāju cauri. Man bija šie vienšūņi, ko Rita minēja, tie vienšūņi lamblieži bērnībā, 12 gadu vecumā, un viņi patiešām var izdarīt ļoti nopietnu žultu atveces traucējumus radīt. Jā, ja viņi, teiksim, tajos žultuļos tur aizprostot to žultu ceļu jau nemaz nav tik plati, jā, un viņi tur dzīvojoties, ir īpaši, ja vēl kaut kādi lielāki parazīti, viņi diezgan veiksmīgi var aizprostot tur visu ciet, jā, un nekā žultu atveces nenotiek pareizi. Un otrkārt arī viņi bojā arī pašu aknu šūnas. Viņi dzīvo arī aknā iekšpusē un arī visu to aknu audus tur bojā un grauž. Tā vienkāršot sakot, ja. Un līdz ar to akna nespēja normāli šo žultu izdalīt. Jā, es saskāros tā ļoti nopietni ar viņiem. Man tiešām sākās pirmkārt bija ļoti spēcīgas sāpes labajā pusē. Bija tādas, kad vairākas reizes vedu slimnīcu it kā ar aklo zarnu. Bet katru reizīti konstatēja, ka nekāda problēma tur nav ar to aklo zarnu, ja, ka tur viss ir kārtībā, bet atrast to cēloni ilgi nevarēja. Jo tieši tā kā teica Ritiņa, ja, kad atklāt šo saknu, dažādas parazītus ir ļoti sarežģīti. Ja. Viņi nekurās analīzēs gandrīz nekur nekas tur neparādās. Ja kaut kas paveicās, ja, tad izdodas viņus tur ieraudzīt. Man ir diezgan specifisks analīzes vajadzētu, lai, piemēram, lai lamblijas atklātu. Man viņas atklāja tur pēc kaut kādiem entajiem gadiem, ja bija nomocījusies sev ar tām sāpēm, pēc tam man sākās jau, acīm redzot, viņa cēlās augstāk no tās vietas, jā, un sākās jau problēmas ar elpceļiem. Sākās nopietna asmas lēkmes, tāds ļoti nopietnas asmas lēkmes pat ātrajiem, jā. Tad bija jāsauc, ka nevarēja palpot, un pēc tam, acīm redzot, vēl augstāk pacēlās, un sākās arī muskuļu spazmas. Nopietnas spazmas, teiksim, kad bija tā, ka pirksts jātur, lai zobi neizkristu, jā, jo vienkārši visi žoklī, viss rāvās krampjos. Ļoti bieži tādas lēkmes nāca virsū, un īsti neviens nevarēja saprast, no kā tas ir. Un beigās viena gudra dakteri paņēma tādas arī kaut kādas specifiskas analīzes, tur katru nedēļu bija jāņem un atklāja tās lambuļas. Jā, un tad arī sākās atveļošanās ceļš reāli. Daktari tajā laikā vismaz pateica, ka nav viņiem tādas iespējas viņas izdzīt. Ja? Nekādu medikamentu pat lamblijām nav. Un man, teiksim, tikai ar dabas zālītēm veda pie tantiņām. Tajā laikā dažādām, kas taisīja no dažādiem augiem, ja visādus uzlējumus, pilieniņus. Un tādā veidā es strādāju viņiem, un gada laikā man praktiski pazuda aknu tās sāpes. Pazuda pēc tam arī apceļu problēmas, asma un arī pēc tam šie krampi, tā kā viss lēnām atkāpās. Bet, darbiņš bija gada garumā. Pateicība arī manai mammai, kas citīgi tur ievēroja, viss bija ļoti stingras diētas, jāievēro vispār pretparazītu programmas, ejot īpaši aknu parazītu dzenot ārā, ir ļoti jāskatās, ko drīkst, ko nedrīkst ēst, ja. Tur ir vesela, teiksim, programma nopietna. Tā kā, jā. Ar visu to veiksmīgi tik galā, un tiešām viss atkāpās, un viss pazuda, ja? Tā kā tas viss tā arī ir. Un pēc tam, teiksim, noteikti jādomā arī par zarnutraktu tīrīšanu. Ja? Ļoti jābūt zarnutraktam kārtībā, ja mēs gribam savai aknē palīdzēt. Un, protams, pēc tam mēs arī, kad zarnutrakts ir iztīrīts, mēs varam arī nopietni strādāt tieši pie aknas un žultu ceļu attīrīšanas un atjaunošanas. Un arī svarīgi, protams, šī psiholoģija mainīt savu domāšanu. Jo bieži nepavēlti paši iedošana dzirdējuši, ka saka arī, ka tiem, kam ar aknu problēmas, žultaini cilvēki, viņi neapmierināti ar visu, viņiem mūžīgi viss, kas nepatīk, viņi visur tur tā izgāž savas dusmas, jāatsaka žultainis cilvēks. Jā. Tas tā nav nepavēlti, un tā arī ir. Ja tur cieši tas saistīts, jā, arī šī psiholoģija, viss šī domāšana, un arī ar šo žults atteces procesu, visu, jā, tas ir tāds vienots process, jo mēs neesam tikai fiziska būtne. Jā, tā kā viss šīs lietiņas, mums jācenšās darīt, un šeit jūs arī redzat vēlreiz viņus tos mošķus, jā, tur nedaudz varbūt pieskaršos, jā, man bija kaut kur bija šī, piemēram, šīs opistarpas, jā, šeit jūs viņus redzat kaķu trematodas, viņas tā kā ir par opistarpiem arī sauc, jā. Tā latīniskā nosaukumā. Viņas patiešām var no kaķiem dabūt, bet arī ir citi veidi arī dažādi, kā viņas var dabūt. Ja, bet tieši no mājdzīvniekiem arī ļoti bieži varam inficēties. Un tas ir ļoti, ļoti nepatīkams parazīts. Un arī, laikam, kā bija ar zivīm, vai ne? Ar tām jālējām zivīm. Ja. Mēs ar šitām kaķu trematodēm diezgan veiksmīgi varam viņas sadabūt
un tiem, kam, piemēram, patīk tur suši un visādi tur masālīti lāši un visādi šitās lietiņas, kas nav termiski apstrādāts, zivīs ļoti daudz dzīvo dažādu parazītu. Tā kā ļoti, ļoti ar to jāuzmanās, un viņi ir ļoti nepatīkami šie opistarki, ja? Jo tur ir tā, ka tur paši redzat īstenībā, cilvēkam varbūt ir pankreatīts, viņam varbūt tur hepatīts, palielinātas aknas, ja? Bet pamatā tur var sēdēt tieši šis parazīts, kas visu to izraisa, ja? Tur jau ir dažādi, teiksim, tie etapi, ja? Tur sadalās, kā viņš izpaužās, ja? Tas ir arī aizkuņģa traucējumi, sāpes vēderā, arī visādi, teiksim, kuņģa zarnu trakta bojājumi ir tieši uz šo opistarku sirdsapziņas. Jā, viņi tur dzīvojot, žulceļot, dzīvojot zarnu traktā, dzīvojot arī aizkuņģa, teiksim, visos tajos tur, tajos 12 zarnas rajonā, jā, viņi arī visas šīs problēmas var izraisīt. Nu, tā skaitā arī elpošanas ceļu bojājumi. Un es teikšu, ka ļoti līdzīgs simptomi man bija tieši arī ar šīm lamblijām. Tā kā, nu, viņas tur grūti ir atšķirt, jā, kā kurš strādā, bet viņi apmēram tos simptomus visi dod diezgan līdzīgus, jā, šie aknu parazīti. Kā viņi arī izpaužās, teiksim, milzīga nervozitāte, sāpes labajā paribērikā, man bija pie lamblijām, sāpes mugurā, vēderā, astmātiskie bronhīti, jā, tas arī man parādījās, teiksim, alerģiski izsitumi, dažādi zādas, meteorisms, vēders tur pūšās, gāzējās, sāpes vēderā var būt. Apetītes mazināšanās, vēderi šitiem, nu, teiksim, šķidrus mainās ar aizcietējumiem, ja, tas viss tā kā ir tādi simptomi, kā var būt šie, ne tikai šie, protams, aknu parazīti, varbūt arī zarnu parazīti, bet, ja tur saistās ar labo pusi vairāk, tas biežāk tomēr būs aknu parazīti. Un arī, starp citu, kad es lasīju par šiem opistarkiem, man diezgan pārsteidza tas, ka arī sievietēm pie menstruālā cikla traucējumiem bieži vien ir arī sava artava, ir arī šiem aknu parazītiem. Ja viņai ir aknās sievietei parazīti, tad šīs menstruācijas var būt ļoti sāpīgas un cikls var būt nestabils. Arī to var izraisīt tieši šie parazīti. Jā, tā kā varbūt arī sāpju lēkmes ar labā pusē, žults kolikas, teiksim, visādi šādi simptomi arī, bet var viņi arī vēl nebūt, bet būt jau traucējumi šajā menstruālā ciklā, šis hormonālais fons jau var tikt izjaukt. Jo parazīti ļoti izjaukt hormonālo fonu vispār, radot šo disbalansu. Tā kā jā, tad bija jautājums arī, es redzēju par taukainu aknu, mēģināšu atrast to, un tūlīt pasīšos vēlreiz tos jūsu jautājumus, ko jūs rakstījāt, kas jums tās aktuālākās lietas. Tātad te meitenes raksta aptaukojusies aknējā, mēs parunāsim par taukainu aknu, hepatozu, liekais svars vēnes. Ja vēnes viennozīmīgi ir ļoti saistīts ar aknu, jo ja no zarnu trakta asinīs nonāk tas, kas tur no jaunonāk asinīs, ir biezas, akna netiek galā ar šo filtrācijas procesu, ja viņa ir bojāta, un līdz ar to šīs biezās asinis, viņas arī normāli necirkulēs, viņas nepacelsies arī augšā, jā. Un līdz ar to būs problēmas pamatā vienmēr ar šiem apakšējām, teiksim, kāju vēnām, visbiežāk tas viss sākās, jā, kur visātrāk tas parādās un izpaužās. Tā kā tas ļoti ir saistīts ar aknas stāvokli, ka viņi neveic savu darbiņu. Un, protams, arī ar pašu asinsvadu kā tādu stāvokli, jā, kāds ir asinsvadu vēnu tonus, jā, tas arī. Cista aknās, cista tur jāstāsta, kas tā pa cistu un kas tur ir iekšā. Kas tur ritmi var būt ar cistu? Cista tas var būt tikpat labi kaut kāds, kā jau tu minēji, šitais te. Parazīts arī, viņš arī veido tāds, kas izskatās kā cistas, vai ne, tur tajos? Cistas lielākoties, jā, cistas veido vienšūnas parazīti, kuri iecistējas. Var būt arī kaut kāda cita lokalizācija, tur var būt arī kaut kāda baktēriju darbība, jā, kas ir iecistējies, jā. It sevišķi šī cistu veidošanās notiek tad, ja pret kaut ko tiek lietot farmācijas, teiksim, medikamenti, jā, un lai pārlaistu tos nelabvēlīgos apstākļus, tieši amēbveidīgie, jā, viņi sāk cistēties. Viņi savelkās tādos kamoliņos, jā, lielos konglomerātos, jā, un veido šīs cistas. Pie tam, ja viņi ilgstoši ir, tad var veidoties arī aknā šīs saucamās hematomas. Un tik līdz izcīnās ar šiem vienšūņiem, arī hematomas var uzsūkties, tā kā ne no kā diži nav jābaidās no tādām hematomām, ko arī diezgan arī, teiksim, klasiskā medicīna atklāja, ka tāda hematomas ir
tādi veidojumi aknās ir, jā, bet jebkām ir kaut kāda izcelsme, kas ir saistīta ar to endoekoloģiju, ar kaut kādu dzīvu, radību, darbību, jā, organismā. Tāpat kā vairogdziedzerī var būt cistiņas, tāpat kā nierīties var būt cistiņas, viņas nav vienkārši pašas pa sevi. To veido mikroorganismi, jā, varbūt arī lielāki, teiksim, kā vienšūnas parazīti, nekas nav vienkārši tāpat, jā, un tik līdz izcīnāmies, atrodam, kas ir tas sliktais, jā, teiksim, tie sliktie puikas, jā, kas to veido, tā arī tās cistas var uzsūkties, ceļšķi, ja tā būs sārvaina vide, jā, tad var arī no šiem cistējumiem, jā, tas ir cistas, jā, ja mēs skatītos organisma piesārņojuma pakāpes, tad tā ir viena no jau zināmām tādām novirzēm organismā, kad organismā jau ir 2., 3. piesārņojuma pakāpe, jā. Jā, paldies, jā, tā. Jā, un vēl viena lietiņa, kādreiz ir tā, kad cilvēkam sonogrāfijā skatoties, tas ir no prakses, jā, manas personīgās prakses saka, jā, tur ir kaut kas, tā kā izskatās metastāzes, jā, un jau sūta pie onkologa, un jau nenoskaidrojot, jau liek onkoloģiskas diagnozes, bet te arī tā lieta, ka tad, kad ir šīs pašas aknu sūcējtāpi lieli, teiksim, jā, daudzumi, jā, viņi ar izskatās sonogrāfijā, ka tur būtu kaut kas metastāzēm līdzīgs, bet izdarot pretparastārās programmas, jā, izdarot šīs opistorkas, jā, izrādās tās nebija nekāda onkoloģija, tās nebija metastāzes, tās bija šo parazītu kolonijas. Jā, tieši tā, par šiem opistorkiem tur arī bija tie aprakstās, jo šodien gatavojoši no Zoom, es lasīju, ka viņas arī var būt klātesoši, arī viens kā no tāda onkoloģisko procesu izraisītājiem tieši aknu cirozi, pat var izraisīt, jā, ja viņas ilgstoši netiek ārstētas un izdzītas, jā, tad ļoti nopietni novada aknu jau līdz cirozēm. Tas būtībā ir tā kā jau tālākais jau ir aknu vērs, jā, tā kā nopietni ar šiem parazītiem nevajag draudzēties. Vēl varbūt es gribēju minēt Vinetiņu tādu lietu, ka sabiedrībā neskāpēc ir tas ieskats, kad teiksim, alkohols, ja, kad alkohols tiek lietots un tā, tad, teiksim, ja tā akna ļoti cieši un tā tas ir saistīts to, ka tas pārsteigums ir mamām, kurām ir pusauģi bērni, ja, par to, ka ir kaut kādas lielas problēmas ar veselību un tieši ar aknu ir problēmas, ja, un ar ādu ir problēmas, ja, no kāda tā, viņš tak nav to alkoholu nedīši pagaršojis, ja, bet pārtika, ļoti ir jāseko pusauģu pārtikai. Ātrās ēdināšanas viens no trakākajiem produktiem, jā, ja jūs paskatīsieties, jā, un to ziņo arī TikToks, jā, mūsu slavenais. Pats briesmīgākais produkts ir vairāk kārtīgi eļā vārītie frī kartupeļi. Jā, vispār transtauki. Transtauki, jā. Tie paši cepumi, jā, kas ir, ko jaunieši ēd, jā, kuri šie transtauki, jā, un viss, kas saistīts ar ātro ēdināšanu, jā, tur ir ļoti daudz šo transtauku. Un otra lieta īstenībā arī, ko es tādu... Saldumi. Jā, pārsteigti bija, ka tieši fruktoze. Aknē visbīstamākā ir fruktoze. Glikoze arī, jā, kas ir cukurs un viss šīs lietas, bet fruktoze ir īpaši bīstam, tas ir augļu cukurs, tātad ar saldajiem augļiem nedrīkst aizrauties. Nepavēlts Latvijā nav daudz saldo augļu mums nemaz, jā. Tad mums viņi arī nav vajadzīgi lielos daudzumos, jā. Mums ļoti maz kaut kad vasarā, tad mēnesis ir kaut kāda saldie āboli, tur bumbieri, jā, varbūt kāda plūmes, jā, un tas arī ir viss pārējais, viss mums ir skāps vai rūks, jā. Visas ogas, viņas visas ir skābenes, rūksenes, jā, mums nemaz nav Latvijā tādu izteikti saldo ogu, vai ne, tā kā saldie ķirši varbūt tur vienu periodiņu īstu, jā, tā kā fruktoze ir ļoti bīstam. Mēs vēl to parunāsim pēkšņi, bet tagad, teiksim, tas jautājums ir ļoti daudziem par taukainu akni. Es gribu nedaudz pieskarties. Ja. Īstenībā taukaina akni ir liela problēma mūsdienās. Viņi arī redz to savās pārbaudēs, ja, jo katrs, pēc statistikas, ja, kas šobrīd tiek minēta pasaulē, ka katrs 3. cilvēks, 30% cilvēkiem ir taukaina akni fruktoze. Ja. Tāda ir statistika par Latviju, es īsti neatradu. Ja. Vai mums nav tāda pētījuma, varbūt kaut kur jāmeklē dziļāk, ja, bet principā nozīmē, ka katram 3. dzīves laikā ir bijis saskara ar taukainu aknu hepatozi. Un tagad viņi ir, manuprāt, pat vēl vairāk.
jo nāk ļoti daudz cilvēku, un praktiski arī šeit jūs redzat, cik jūs te esat, ja? 19 cilvēki, bet vismaz, man liekas, 3 bija uzrakstījuši, ka viņiem ir taukaina akna hepatoze, ja? Tā kā šī problēma tiešām ir nopietna, šeit jums parādīšu to šārit, kā tas izskatās, ja? Teiksim, kāda ir mūsu vesela akmeņa, un kāda, teiksim, ir akna, kurai viņa jau ir aptaukojusies. Tas nozīmē, ka akna vairs normāli neizdala žulti, viņa tos taukus nespēja sašķelt visus, un līdz ar to viņa jau pati uz sevi viņā jau tie visi tauki sāk krāties no sākuma, pēc tam jau arī apkārt aknai, pēc tam jau arī pārējiem vēdera dobuma orgāniem apkārt sāk veidoties šie visstrālie tauki. Un tas ir ļoti, ļoti bīstams process, jo nākošais, teiksim, aiz šīs taukainās aknas, ja, teiksim, sākuma periodā taukaina akna vēl var teiksim, likvidēt un visu var sakārtot, ja. Ja tas process ir aizgājis ļoti tālu un sākās jau fibrozi audi, sāk veidoties un tālāk jau akna cirozi nākošais solis, nu tad ir ļoti grūti jau kaut ko tur mainīt vairs, jā. Tā kā sākuma stadijā ir jāsāk strādāt, tāpēc ir jāsaprot, ir viņa vai nav, jāiet uz vai nu diagnostiku, vai arī ultrasonogrāfijā, kur var redzēt, jā, jo viņi citādi nevar redzēt to taukainu aknu, vai nu ultrasonogrāfijā, vai, teiksim, tādās diagnostikās kā pie ritiņas, jā, kur mēs redzam to visu, bet nekā citādi mēs tur analīzēs, principā viņš īpaši neparādās, ja tā taukaina akna. Protams, jāsako asatam un alatam, ja, 2 šie rādītāji, kas arī pasaka daudz par aknu veselību, bet ir bieži tā, ka tad, kad viņi jau ir pārgājuši pār savām robežām, tad jau ir jau traki, ja, jau diezgan nopietnas problēmas, ja, tāpēc vajag jau ātrāk rūpēties par savu akniņu, un īstenībā akniņu vajag vismaz gadā reizi noteikti attīrīt. Ja jau ir taukainā hepatoze, tad jau ir nopietni jāstrādā. Bet arī pie taukainās hepatozes mums īstenībā ir ļoti labi rezultāti. Šeit, man laikam, gan nav Ilgiņa. Viņai ir tā, ka viņai tā akna bija pat ne tāda kā šeit, tur viņai bija pavisam. Es redzēju, vienkārši viņa atsūtīja man savu sonogrāfiju bildi, ja, un tur viņai viss bija balts klucis. Praktiski es nevaru redzēt vispār gandrīz nemaz pašu to aknu. Ja, viss tāds balts klucis jau aptaukojies, un arī sākām nopietni strādāt, tīrījām zarnu traktu, tīrījām parazītus laukā, attaukojām to aknu un attīrījām. Un nemitīgi mainījām atkal zarnu traktu tīrīšana, pretparazītu programmas, aknas attaukošana, aknas attīrīšana, ja, atkal viss, teiksim, secīgi soli pa solītim šādi gājām, nu, teiksim, vairāk pa gadu. Ja, cilvēks strādāja, pēc tam atsūtīja sonogrāfiju, praktiski akna bija tā kā šajā kreisajā bildītē, bet no dažiem tā kā baltiem punktiņiem vēl iekšā. Ja, bet viņa bija pilnīgi jau redzama visa akna, ja, un smuka, un vienkārši, nu, rezultāts, kā saka krieviski, naļīco. Kad, kuru tu redzi, saliec vienu blakus, tur balts klucis un blakus otru, ja, kur tu redzi jau aknu, tikai daži balti tauku tādi pleci, tā kā viss tas notiek, ja. Un ko mēs varam darīt īstenībā par taukainās aknu hepatozi, kā izvairīties, lai nenonāk pirmkārt jau līdz tam. Mēs varam tad attaukot saulēcīgi, ja aknu ir produkti, kurus var lietot, ja. Tas pats holīns, kas ir, piemēram, lecitīnā ļoti daudz iekšā, ja, viņš ir ļoti labs tāds attaukojošs viela, ja viņš mums ikdienā ir pietiekoši, ja pārtikā, labi, bet ja nav, tad ir jālieto papildus lecitīns, jāparūpēs savu akniņu. Noteikti jātīra reizi gadā ir akna, mūsdienās jau pat teikt, ka vairākas reizes gadā pie mūsdienu pārtikas, ja, kas varbūt ēd mājās savu audzētu pārtiku, tiem ne tik ļoti, bet tie, kas ēd veikala pārtiku un staigā ar maisiņiem katru dienu, ja. Lielveikala maisiņiem tur akna ir vairākas reizes gadā, tomēr jau jāattīra. Un, protams, arī jālieto aknu atjaunojošu produktu, mēs vēl viņam nedaudz pieskarsimies, un arī dzīvesveids, svarīgi mainīt savu dzīvesveidu, domāt, ko ēd, ko dzer. Nu, šeit jūs varat redzēt, teiksim, kas vairāk bojāt, ir, kā jau minējām, šīs transtauki, visi baltie milti, cukuri un tā skaitā arī fruktoze, augļu saldie, jā. Un medikamenti, jā, un, protams, biežāk kustēties. Tas ir viennozīmīgi. Tad, ja hepatoze, teiksim, sākuma stadijā vēl ir iespējams atpakaļ ceļš. Es teiktu, ka īstenībā hepatozei arī pie nopietnas aptaukošanās, es pats pārliecinājos, ka bija nopietna aptaukošanās, arī vēl ir iespējams atpakaļ ceļš. Ja jau ir sākusies, teiksim, akna ciroze, tad jau tas ir, protams, sarežģītāks process, un ne katram var tas vairs izdoties. Tāpēc nevajag tālu sevi nolaist, jā. Un aknu atjaukošanai, ko mēs varam izmantot, tad lecitīnā ir holīns. Iekšā holīns ir vajadzīgs lielās devās, 500 līdz 1000 mg dienā vismaz. Jā, mazāk tam īsti nav jēgas.
tur nekas nenotiks. Vēl ļoti labi strādā beteīns. Tāda viela ir, kas arī aknas attaukošanā piedalās, un tas ir atrodams, teiksim, artišokā. Beteīns, holīns mums ir lecitīnā. Vajadzīgs arī vēl karnitīns. Karnitīns, beigu vitamīnu, folskābe. Tās ir lietas, kas var ļoti palīdzēt. Arī aizvīrs aknu, eļļa un omegas. Jo minēju par omegām, gan pārtikā, gan kas neēd pārtikā daudz omegas, tie lieto papildus omegas, kā taukskābju avotu. Un arī spirulīna ļoti labi samazina holesterīnu un arī palīdz aknu šajos attaukošanas procesos. Tāpēc šīs lietas ir jāsaprot. Protams, tas process nav tik vienkārši. Tā attaukošana nebūs tikai palietot šos produktus, kur būs, kā jau teicu, jātīra zarnu trakts, pēc tam akna jāatjauno, pēc tam atkal jāattauko un atkal jātīra zarnu trakts. Pakāpeniski jāstrādā arī pie parazītiem, aknu jāstrādā. Tā kā ar visu to ir jādarbojas. Un te jau arī bija jautājumi, kā tad var to visu paveikt. Kā attīrīties no parazītiem. Es redzēju, ka Rita bija atbildējusi jums jau, teiksim, kas attiec uz vienšūnas parazītiem, vislabāk strādā tiešām melnais rieks un opistops. Tās tādas lietas, kas ir spēcīgas rūgtvielas, jo tur ir iekšā apses miza. Un apses miza vispār ir viens no ļoti tādiem spēcīgiem tieši pret dažādiem šiem vienšūņiem un amēbām. Visiem šiem mazajiem, sīkajiem, mikroskopiskajiem mošķiem, kas palīdzēs aknai izmest žulti, bet jāsaprot viena lieta, ka akna attīrās tikai caur žulti. Un citādi tur kaut kā nevar. Tur kaut ko to aknu tur kaut kā attīrīt, tur nokasīt no tos taukus vai kaut ko tur attīrīt viņai iekšpusē un arī tos parazītus, kā tu dabūsi, ja viņi tur ir iekšā tajā aknā. Un līdz ar to tikai caur žulti izmešanu arī šie parazīti tiek izmesti no aknas laukā, šo plūsmu. Citu variantu principā nav, tāpēc jādabūna laba spēcīga žulta attece. Un te bija jautājums, kā to dabūt no spēcīgiem žulta dzinējiem ar rūgtvielām. Jo viss, kas ir rūgts, tā skaitā arī vērmeles, kāpēc lieto kā labu, ne tikai pretparazītu līdzekļu, bet arī aknu atjaunojoši, arī, teiksim, vībotnes, arī pelešķis, arī ir iekšā opistopā, apses miza, ir viens no spēcīgām ļoti rūgtvielām, kas ļoti labi arī šīs kaķu trematodas, tās opistarpes tīra ārā, lamblijas, met ārā arī melnais rieks ir ļoti labs, viņš arī ir rūgts un palīdz no šiem vienšūņiem atbrīvoties. Un arī, protams, paralēli arī no daudz citiem lieliem zarnutraktu parazītiem arī palīdz galā. Un var arī vēl parafaitu izmantot. Tur arī daudz rūgtvielas iekšā dažādi. Tur ir bišķētnes, ir pelešķi, tā kā arī tur ir daudz rūgtvielu iekšā. Ar šiem produktiem var reāli strādāt un tīrīt ārā šos aknu parazītus. Ko mēs varam, teiksim, no tējām izmantot arī, kas mums vēl ir no tādām tējām. Es ar citu strutene ir laba lieta, ķiploks, arī labs žults dzinējs, lai žults atteci kārtotu. Mums paši ķiploks, viņš arī ļoti daudz parazītiem nepatīk. Tā kā viņu varam izmantot. Pienenes sakne arī tāda ļoti laba lieta. Viņam, artišoki jau minēt, vairāk pie attaukošanas mums iet un aknas atjaunošanas procesā. Tur ir silmarīns iekšā, kas ļoti labi tā kā atjauno tās aknas šūnas, kas jau ir bojātas. Tā kā šis vairāk par parazītiem. Un tad jau, teiksim, paša aknas attīrīšanas programmiņa, kā mēs tā kā akni tīram. Tur arī, principā, ir vajadzīga žulta dzinēja, bet šeit varbūt netik spēcīgas tādas ļoti spēcīgas rūgtvielas, bet te mēs izmantojam, teiksim, vairāk burda krūti, tas ir diždadzis, tas ir tas dadzīts, ko mēs tur bērnībā viens otram metām un priecājāmies, ko otram pielipajam. Tad diždadzis ļoti labs, viņš ir tāds arī žulta dzenos, gramošanu kārtojošs produkts, arī artišoks ir ļoti labs šajā ziņā, gan var ēst pašu, kam garšo tur. Augļus, dārzenes, artišoks, var ņemt arī kā kapsuliņu veidā. Ļoti labs arī kurkumīns vispār. Kurkumīns arī ideāls tāds žulta atteces veicinošs viela, kuru ļoti vajag mīlēt un izmantot. Diemžēl liela daļa veikalu kurkumīnu vienkārši neuzsūcās vai ļoti slikti uzsūcās. Tāpēc jāskatās tādas formas, labāk ir liposomālās, mums arī ir pieejams liposomālās šķidruma veidā formas, kur tā uzsūkšanās spēja ir labāka, un viņš uzsūcās daudz kvalitatīvāk. Arī lecitīnu, protams, varam izmantot, un bieži, teiksim, pie aknu attīrīšanas svarīgi ir arī to asins sastāvu uzlabot, un arī, teiksim, sašķelt visu šo nepārstrādātās vielas, kas tur nonākuši asinīs, un šeit asimilātoru mēs izmantojam.
Tādā ziņā mēs ļoti, tas ir tāds fermentu grupas daudz tur ir iekšā, kas palīdz visu sašķelt, noārdīt, visu to, kas tur ir. Un tāds, kas noslogo, teiksim, papildus to asinsrites sistēmu. Un arī akņai līdz ar to ir ļoti smagi. Un te arī nedaudz var redzēt, teiksim, jā, tas saucamais, te ir vairāk mārdadis minēts, mārdadis ir artišokā iekšā. Bet viņi var arī atsevišķi, teiksim, lietot mārdadis sēklas, jā, arī viņas ir ļoti labas akņu darbību tādai normalizēšanai un uzlabošanai. Žults attiec veicināšanai, arī pie kroniskām aknu un žultpūšu saslimšanām iekaisumiem viņi varam izmantot. Jā, tāpat arī artišoks, jūs arī varat nedaudz palasīt, viņš arī ļoti labi iedarbojas uz aknām. Pat pie tādām smagām intoksikācijām, ja, kur ir jau tādi nopietni atticis traucējumi, ja, kad neattek žults. Lecitīns, ja, kā jau minēju, lecitīns piedalās tauku vielmaiņas regulācijā un palīdz, teiksim, aknēšajos tauku šķelšanas procesos. Un kurkuma aktivizē žultskābju sintēzi, līdz ar to viņam ir milzīgi tāda žulti dzenoša iedarbība. Viņš palīdz sašķelt arī zema blīvuma polisterīnu un triglicerīdus. Tā kā kurkumu ļoti vajag izmantot un mīlēt. Jā, un ko vēl no augiem var izmantot? Lakricu var izmantot. Arī ļoti labs ir tāds gan līmfas attecēji, lakrica būs laba, gan arī priekš aknis. Kurkumu minēja, pienena minēja, artišoks minēja, klorellu. Var labi izmantot šo zaļo aļģi, arī redzējāt spirulīnu. Var izmantot ļoti labi pie taukainās aknis, ja. Arī ingvers ir akņu produkts. Īstenībā ir tā, ka visi augi gandrīz, kas zied ar dzelteniem ziediņiem, viņi vairāk vai mazāk ir saistīti ar labu ietekmi uz akni. Ja, tie visi gandrīz ir akņu produkti, visi augi ir zied dzelteni. Strutene, tā skaitā, jā, dzelteniem ziediņiem, kas mums vēl ir ķiploku jau minēju, ļoti labi ir arī zirdzene, ja, zirgskābeņu saknes arī. Cigoriņi, tāpēc tiem, kam ir problēmas ar aknu kafiju, viennozīmīgi nevajadzētu lietot, bet aizstāt ar cigoriņiem. Pāriet cigoriņiem, cigoriņš pats sevi ir ļoti labs aknu produkts, kas arī veicina šo žults atteci. Piparmētri ir laba, auzas arī ir labas, melnie pipari. Jā, tā kā dabā ir ļoti, teiksim, daudz lietnes, kā mēs varam uzlabot to visu. Un vēl ļoti labs produkts tieši pie taukainās aknas, bet ne tikai pie taukainās aknas, bet pie taukainās aknas viņam ir arī klīniskie pētījumi. Tas ir Pan-Detox. Laikam, tad bildīts nav, ko jums parādīt, bet Ritiņa rāda, jā, tātad Pan-Detox. Pamatā tur ir kurma iekšā, kā galvenā sastāvdaļa, bet tur ir ļoti daudz augu. Tāds komplekss, kas ir klīniski pētīts, ja, ka viņš patiešām, un arī klīnisko pētījumu rezumē, pieejams, ja, kad tieši pie taukainās akņu hepatozes dod labvēlīgi ietekmi uz akni, attauko akni būtībā. Un kā to varam izmantot tiem, kam taukainā akņu hepatozes sāksies, bet principā viņš ļoti labi arī detoksifikācijas procesu veic, ja, akņu attīrīšanu, pasargā viņu no alkohola, no dažādu toksīnu ietekmes, ja. Tā kā arī vispār mūsdienu cilvēkam, ja, kas lietot tur lielveikalu pārtiku, ja viņš vienkārši ir neaizstājams katram, ja negrib iedzīvoties tajā taukainajā akņu hepatozē. Arī jau saulēcīgi profilaktiski novēršot šo iespējamību nonākt līdz tam. Jo, kad jau viņa ir, tad jau ir nopietni jālieto. Vismaz 2 reizes dienā šādu preparātu, ja, un tad mēs attaukojam akņu. Tad, kas vēl var palīdzēt, īstenībā ļoti labi palīdz arī intervālā ēšana. Arī aknas darbības uzlabošanai, žults attecis tādai normalizācijai, ja, 16,8 ļoti labi strādā, ja, bet, tur, protams, jāstāsta individuāls īpatnības, kam varbūt īsti neder. Ja žultspūs ir izgriezt, tad noteikti nederēs, ja. Tiem ir jāēd tā kā, regulāri un bieži, ja nav žults pareizi, teiksim, nav kur viņu uzkrāt vairāk, jo tā būtība, ka žults uzkrājas žultspūstī, ja. Un svarīgi ir saprast to, ka, ja žults nav pareiza sastāva un viņa ir, teiksim, ar dažādiem toksīniem pilna šī žults, ja, tad ja viņa nav pietiekoši sārmaina šī žults, tad viņa, teiksim, izkrīt šajās nogūstnēs un arī pakāpjas veidojas šie akmeņi. Tā kā tas viss arī ir saistīts ar nepareizu žults atteci, ja, un arī ar to, ka akna neizdala pareizas kvalitātes žulti. Tāpēc ar to ir ļoti tā kā jāpiesprāda akmeņi, tātad ir jāattīra, akniņa ir jāattauko, akniņa ir žults attece jāveicina, jāatbrīvojas no šiem dažādiem akņu parazītiem, kas traucē šo procesu normāli veikt, jādzer ūdens, lai tā žults būtu pareizi konsistents, ja, lai viņa būtu arī pietiekoši sārmaina, kādai viņai ir jābūt.
tad arī nekāda akmeņa neveidosies. Un, ja viņi ir izveidojušies, īstenībā ļoti daudz šie žults atec veicinošie produkti, viņi arī šķirs tos akmeņus. Viens no tiem ir arī lecitīns. Patiešām es zinu, ja te mana mamma ir, jā, tad arī viņai bija kādreiz žultsakmeņi ļoti sen, un tātad jau kādu 10 vairāk gadu atpakaļ, jā, bija ļoti daudz un nopietni, un doktori teica, ka ir obligāti jāoperē, jā, un tur viss nav vairs ko gaidīt. Viņa atteicās, un principā, cik es zinu, viņa joprojām ir sveika un vesela, un nevienu reizi vairs nav bijusi sakarā ar šo lietu slimnīcā, tā kā viss notiek, ja, un lecitīns īstenībā šajā jomā strādā visefektīvāk. Jā, viņš patiešām palīdz arī to visu sadalīt, sašķelt, bet tur jāskatās nopietni, kam ir jau, teiksim, tādi tie mazie akmeņi ir visbīstamākie, tādi vidējie, tas ir līdz 9 mm, kam ir lielie, tie tur var stāvēt, un viņi žultados nekad neiesprūdīs, un pavisam maziņi atkal viegli aizies tās smiltiņas. Bīstamākie tie kaut kādi, tur jau 8-9 mm, kas var tajā žultadā iesprūst, un tad ir traki, jā. Tā kā tur jāstrādā prātīgāk, teiksim, tiem, kam ir šādas lietiņas. Jā, un nedaudz varbūt par to pārtiku vēl nobeigumā, esam jau daudz runājuši atkal pāris stundai. Tie prātīgi produkti, kas patīk aknai, jā, jūs redzuši, kas labi aknai un kas atkal, pacels uz augstu nedaudz, un kas nepatīk aknai. Patīk viņai visādas jūras zāles, vēžveidīgie treknes, ziltnes, kur daudz omegas, jā, teiksim, medu var, bet neiesaku ļoti aizrauties, bet medu var. Aknai patīk medus, piena produkti, visādas eļļas nerafinētās, patīk dažādi dārzeņi, ķiploki, sīpoli. Ļoti patīk kā žulti tādi veicinošie, ja. Zaļā tēja, lapu zaļumi, visi ķirbītis, ingvers, ja, kā ļoti labs tāds akni arī produkts. Nepatīk aknai ļoti kafija, šokolāde, visi gāzētie dzērieni, viņa minēja fast foods, alkohols, desas visādi žāvējumi, pusfabrikāti, visi, kas ir transtaukiem, pilnas lietas, jā, visādi tur margarīni un visi šie mākslīgie kečupi, majonēs, visādas mākslīgās mērces, jā, kas tur no visādiem transtaukiem un oglehidrātiem. Un arī jebkāda saldumi, konditorei un balto miltu izstrādājumi. Aknas aptaukošanos veicina nevis tauki, kā loģiski liktos, tā kā ja aptaukojās tad taukiem, bet ar taukiem tam principā ir diezgan maz sakariem. Tur ir tieši sakars ar oglehidrātiem. Akna aptaukojās no pārmērīgas oglehidrātu lietošanas, un arī cilvēks arī svaru lieko uzņem tieši no oglehidrātiem pārmērīgas viņu lietošanas, nevis no tauku lietošanas. Tauku mums vajag nerafinētās eļļas, mums vajag treknāt ziltiņas, ja, mums vajag visas tās dabīgās lietiņas, tauku, kur ir omegas. Tā mums normāli žults attecēti. Un pat ir arī ieteikumi īstenībā, ka pie žults ceļu, žults neattecēšanas pareizi, jā, ir ļoti labi lietot pie katras ēdiena reizes kaut vai tad iedzert nerafinēto eļļu pirms ēšanas nedaudz. Jā. Ja nav tajā ēdiena reizē nekādu normālu tauku, jā, tad vismaz iedzert, lai veicinātu šo žults atteci tādā veidā. Pie katras ēdiena reizes jābūt ir kaut kādiem taukiem normāliem. Tā kā tā, un šeit ir, teiksim, teņas nedaudz var redzēt, kam interesē vairāk augu pasaulīti, jāteiksim, teiksim, tie ir augi, kas jau nopietni strādā pat pie aknu cirozes, un darbojās un arī pie netik nopietnām aknu problēmām varam izmantot, jā, šādus augus. Un Latvijas zināmā, pie mums jau minēja strutena, lapis, cigorņus, dižzirdzenu, zirgskābena, piena dadas, piena sakne, rozmarīns un kurkuma. Tās lietas, ko mēs varam veiksmīgi lietot un kārtot savu aknu. Kā tās galvenās lietiņas jums pastāstīja, paskatīsimies vēl tos jautājumus, kas mums tāda galvenie bija. Es skatos, ka viņi centusies atbildēt. Jā. Olīveļa, vai mums pieejamās eļļas? Pie mums pieejamās eļļas ir pat ļoti vēl labākas par olīveļu, piemēram, kaņepju eļļa un lincēku eļļa. Ir daudz labākas omega-3 sastāva ziņā, jo tur ir labāka attiecība. Tur ir vairāk omega-3 un mazāk omega-6. Jo mums tieši to omega-3 vajag runāt arī par aknu, un daudz kur citur mums pamatā to omega-3 vajag, lai viņa būtu dominētu, ja tajā eļļā. Olīveļai tur nav tik ideāla tā attiecība, tā kā kaņepes un lincēkas ir vēl labākas, ja, bet derēs arī citas eļļas, ir daudz un dažādas, zin, ka ritiņai
patīk visādas eļļas. Jā, man patīk tās eļļas un pateikšu, kāpēc, jā. Tāpēc, ka es esmu par to, jā, kad, nu, tagad ir ziema, brokastīs gribas kādu putru, jā, bet vienmēr ir jādomā par to, ka, ja mēs nepieliksim kaut ko taukainu, jā, tad mums no rīta tā žūts, kas visu nakti ir veidojusies, viņa neizdalīsies, jā, un tāpēc varbūt krieviem ir tāds teiciens, kāšu māslam не испортишь, jā, tas ir tā, ka, ja mēs to uzvāram to putru, jā, mums ir jādomā, ka jāpieliek ir vai sviestiņš kvalitatīvs, jā, vai arī, nu, es esmu par labu augu eļļu, jā, un viena deserta karotīte, tās eļļas, jā, būs ļoti labi tajā aknai, un ja viņa būs augstā spieduma eļļa, jā, ja viņa būs tur lazduriekstu, ja kurā ir ļoti daudz E-vitamīns, tur, teiksim, valriekstu eļļa, kurā ļoti, ļoti smadzenes mums pat ieļos, ja, un līdz ar to izdalīsies žults, ja, es esmu par šīm kvalitatīvām eļļām, nevis par varbūt kaut kādām tur citām taukvielām, jā, jo tās organismā daudz vieglāk, jā, asimilējas, un aknai viņas daudz vairāk patiks. Jā, paldies tev. Es skatos arī par vermoksu, mums ir aizgājis runa un helmintoksu. Jā, nu, par tiem es jums varu pateikt tādu mazu noslēpumu, ka pasaules praksē vermoks tiek ņemts ārā no zāļu saraksta, jau daudzās valstīs viņš ir izņemts. Kāpēc? Tāpēc, ka ir atrasta saistība par vermoksa biežu lietošanu un leikēmijas rašanos, jā. It kā tās pareizas lietas, ka cilvēkā tarpojas, bet ja viņi to dara, jā, ar, piemēram, vermoksu, viņi sev ļoti daudz nokaitē. Un te ir tas mans jautājums. Nu, tad kāpēc mums vajag tos parazītus, jā, dzīt un nodarīt pāri aknai un ne tikai gremošanas sistēmu? Jo, iedomājieties, šie līdzekļi iedarbojas uz šī tārpa vai parazīta nervu sistēmu. Tātad arī uz mūsu nervu sistēmu. Kur vēl uz kuņģi, kur vēl uz aknu, kur vēl uz nieri, jā? Kāpēc darīt sev pāri, ja dabā ir līdzekļi, ar ko mēs nedaram pāri, bet tikai labu? Īstenībā, starp citu, arī, ja par helmintoksu runā, helmintoks maz neiedarbojās uz vienšūņiem. Ja kāds man parādīs helmintoksu aprakstu, ja, tur nav minētas ne lambulijas, ne kaut kādas amēbas, ja. Jā, un viņiem ir tik ļoti šaurs tas spektrs, uz kādiem viņi iedarbojas, ja? Bet dabas līdzekļi, teiksim, tā pati apsesmize, ja? Tāpat tas melnais rieks uz 100 sugu parazītiem. Spējiet iedomāties 100 sugu, ja? Kāpēc nelietot? Naudas izteiksmes ziņā cena ir tāda pati. Tieši tā, jā. Tā kā nevajag gaižoties, jo īstenībā, ja jūs arī palasīsiet pa vermoksu, helmintoksu, manuprāt, arī viņam ir tas pats rakstīts, bet pa vermoksu un pats skatīsiet, viņam ir rakstīts, ka viņš ir hepatotoksis. Tur ir uzrakstīts, skaidrs un gaiši, ka viņš ir aknai toksis. Hepato nozīmē akna. Hepatotoksis. Aknai toksisks produkts. Ja? Un tad patiesībā mans viedoklis ir līdzīgs kā Ritai, ja, kad mums šie pretparazītu līdzekļi ir daudz bīstamāk par pašiem parazītiem. Tad kāda jēga mums lietot tādus līdzekļus, kas vēl vairāk mums kaitējumu nodara iespējams nekā tas pats parazīts, jā? Un pie tām, jā, viņu, teiksim, jā, lietošanas tas cikls, kā viņi tiek jālieto, ja viņi neaizsniedz parazītu attīstības ciklu, un līdz ar to kaut kāda daļa to parazītu tiek nobeigti, jā, un viņi vēl var mūsu organismā kaut kur nobeidzoties sprūst, jā, bet tas, ka mēs lietojam tos dabas līdzekļīšus, viņi darbojas daudz maigāk, dzenot ārā dzīvus tos parazītus, jā, kas ir, ka viņi nekur nevarēs iesprūst, jā, ka viņi tomēr tiks izvadīti ārā, jā, ar godu varēs aiziet, jā, tā kā tam ir liela nozīme. Un tad vēl attiecībā par tām omegām, jā, es gribēju tik atzīmēt, jā, ka omega ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga, ļoti patīkams produkts aknai, jā, pie aknu atjaunošanas, kas iet, jā, bet ir ļoti svarīgi, kādu omega jūs dzerat. Es te rokās turu ļoti ideālu omega 3, ja? Un šeit ir ļoti augsti, skatāties vienmēr omegai, vai ir augsti DHS un EPA otrā pusītē, ja? Sastāvā rādītāji, jo citādi jūs dzerat plikus zivju taukus bez šīm svarīgajām, darbīgajām vielām. Tā, būsim gudri, te jautā arī, kur iegādāties melno riekstu, un
visus šos produktus, ko mēs te pieminējam, principā jūs varat iegādāties saskaņojot, sazvanoties vai uzrakstot tam, kas jūs uzaicināja uz šo Zoom. Ja ritiņas ir pie viņas, ja tos, kurus kam es sūtīju saites, tie pie manis, vai kas pie kāda cita, kas jums šo saitīti iedeva uz šo Zoom. Ja tā jūs variet ar viņu sarunāt, un viņus var nopirkt gan veikalos, gan internetā, ja jūs tam iegādāties. Vienkārši jūs saņemsiet atlaidīt, ja jūs ar mums sarunāsiet. Ja mums saņemsiet arī vēl bezmaksas konsultāciju, un vienmēr arī pavadību šai attīrīšanās procesa laikā, teiksim, mūsu vadību. Tā kā būsim drošāki, jo īstenībā parazīt tīrīt nevienmēr ir ļoti komfortabli un ļoti forši, jo jāreikinās, ka viņi nebūs apmierināti, ka viņi dzen ārā un var arī dažādi, teiksim, sarežģījumi veidoties, tā kā labāk to ir darīt tādu, teiksim, zinošu cilvēku vadībā, kurš var, teiksim, komentēt un palīdzēt un saprast, kas ar jums ir. It sevišķi pirmo reizi, ja to dara, jo pēc tam jau cilvēks jau pēc savām izjūtām, tad ieklausoties, jau attīroties, bet tā pirmā reizīte vienmēr ir, pirmās dzemdības meitenes ir pirmās, nākošās ir nākošās. Tā vai folīna var iegādāties atsevišķi. Folīnas pamatā ir lecitīnā, kā galvenā lecitīna sastāvdaļa. Es pat nezinu, vai viņa atsevišķi kaut kur ekstragē, bet viņš ir lecitīnā kā pamat sastāvdaļa. Lecitīnā ir gan folīns, gan tas otrs, kā viņš saucās, aizmirst pēkšņi. Tā kā pamatviela tur ir šis folīns. Tā kā jālieto daudz lecitīnas. Es pat saku cilvēkiem, kam ir problēmas ar aknu un arī kam ir ar smadzenēm problēmas ar lecitīnu, jūs nošaušiet divus zaķus, tur būs gan folīns, priekšā ataukosies akna, gan arī smadzenes jums, kam ir depresijas, kam ir nogurumi, kam ir atmiņas traucējumi, teiksim, ar smadzenēm jau problēmas arī tur vajadzīgs ir folīns, lecitīns, tas viss augstskābes arī, tas ir fosfolipīds arī, teiksim, tas arī būs arī smadzeņu visai sistēmai noderīgs, nervu sistēmai, tā kā nošausiet vairākus zeķus vienlaikus. Un principā lecitīns ir katrai vienai šūniņai, viņas sastāvā ir lecitīns. Katrai vienai. Apvalciņa, teiksim, ja šūna apvalciņos visur mums ir lecitīns. Lecitīns sāk trūkt, tad šūnai nav pilnvērtīgs apvalciņš, un tā šūna sāk jau ciest no daudz kā, no tās nelabvēlīgās vidas, kas mums apkārt, Tā kā ļoti, ļoti jārūpējās par to, lai tas būtu lecitīns. Kā pareizi lecitīnu lietot, nav svarīgi, kurā dienas laikā. Principā es viņu lietoju 3 reizes dienā, varbūt citas dienas lietoju 2 reizes dienā, kā man tur gadās, bet principā viņš ir gandrīz, teikšu tā, jāēd kā maizīte. Maizi jūs arī nedomājat, kurā dienas daļā jūs viņu ēdat, kad jums gribas, tad jūs viņu ēdat, lecitīnu ir tāpat. Viņu vienkārši ņemam, varam to kapsulu pat izspļaut, ja nepatīk, nosūkāt viņu kā konču, pārkos, nosūkāt to pašu lecitīnu, to kapsulu izspļaut ārā, ja nepatīk to kapsulu rīt ar tīro lecitīnu izsūkāt. Un visiem vajag bērniņiem, vajag veciem cilvēkiem, jauniem cilvēkiem, vidusmēra cilvēkiem, visiem vajag lecitīnu, Jo tas ir galvenais, ka mums to žults atteci veids, un līdz ar to vispār visa gremošana normāli strādā. Un omega arī īstenībā mūsdienās ir liela problēma ar omegām. Reti kurš ēd kaut kādas nerafinētās seļas vai treknas zivis, Tā kā arī to mums ļoti, ļoti vajag ikdienā papildus lietot. Un to tā nenosūkās, tik garšīgi nebūs, bet arī noteikti omegas vajag lietot papildus arī kā maizīti. Vienkārši pa kapsuliņai 3 reizes dienā vai pa 2, lecitīnu ēdu pa 2 reizes dienā, Ja nopietnas problēmas jau žults atrada, tad pie katras ēdienreizes labāk būs nedaudz pirms ēšanas. Ja visi ir žults dzinēji, viņi mums iet nedaudz pirms ēšanas, kaut kādu pusstundu, 15 minūtes, 20 minūtes pirms ēšanas. Vai arī pirms pašas ēšanas arī vēl var kā iedzert. Tā ar tiem žults dzinējiem, lai tā žults jau paspētu izdalīties. Es jau tikai gribēju piemetināt, šoreiz mums ir tēma par aknu, bet šobrīd tas, kas ir ļoti daudziem cilvēkiem, ir tā saucamā atviļņa slimība, tādu skaidrojumu ārsti nedod, teiksim, ko cilvēki arī stāsta, bet es šeit gribētu piemetināt, ka tas ir saistīts tiešām ar žults neizdalīšanos. Ar žults sabieznēšanos un visu. Es domāju, ka tas ir jautājums, ja jūs meitenes to gribēsiet, to mēs atsevišķu Zoomu uztaisīsim un par to paskaidrosim, ko tādos gadījumos darīt. Bet es domāju, ka Vinetiņa šodien jau tagad, kas ir piekdienas vakars, jālaiž meitenes gulēt. Polistrīnu arī, kas mums ir atsevišķa tēma, droši vien vēl būs, mēs arī par polistrīnu uztaisīsim kādu ir, jo tas arī ir ar aknu ļoti cieši saistīts, bet tur vajag tiešām atsevišķu tēmu, jo tas to nevar izrunāt tik.
dosimies pie miega, jo svarīgi ir aiziet gulēt šodien. Atceramies. Jo arī tas ir ļoti svarīgi gan priekš aizkuņģetura, gan priekš hormonālā fona visu mūsu, jā, gan priekš miega hormonu izdalīšanās, jā, un arī akniņai visiem orgāniem ļoti svarīgi mēs šodien aizējām gulēt, jā, nevis rītdien. Teiksim, 12, 15 vai 1, tas vairs nedarījām. Tā mums jāaiziet gulēt, vienmēr ir vēlams ap 11, 10, 11. Tā kā paldies, visi saka paldies par skaidrojumu. Tā kā malički, ka jūs meklējat un droši, ja kādi jautājumi, tad sazinieties ar to, kas jūs arī uzaicinājuši šo Zoom. Mēs jums arī vēl vairāk paskaidrosim, ja varam arī aprunāties individuāli, ja kādam ir, teiksim, jā, vēlme darboties tā nopietni pie savas saknes. Tā kā labu vakariņu. Tā visiem.